Labvakar, mani sauc Jāna Andersone, un paskatīsimies šovakar, ko mums stāstīs Kārtis par kādu tēmu. Par trīsstūra attiecībām. Tieši šodien iedomājos pie sevis, kā izkļūt no Bermuda trīsstūra. Iespējams, paša domas jāmaina. Karmas jāatstrādā. Un tā jau ir maģija. Dzīve kā maģija. Un tas ir atkarīgs kāds cilvēks. Pozitīvs vai negatīvs? Ja negatīvs, kā šeit uzrādās, tad sliktas domas, tad tas ietekmē slikti, kā slikta maģija. Šo, jā. Ļauna acs. Tā, ja ir ļauna acs un domas, līdz ar to tad rodas enerģija. Tā ir negatīva enerģija. Un tā ietekmējās attiecības. Tāpēc, kā jau šeit bija teikts, ir svarīgi paša domas, kādas tās ir. Un līdz ar to jau mēs tādā veidā paši veidojam sev karmu. Paši savām rokām. Paši savām domām. Un tad ir tā, ka domājam, ceram, kur ir tā fejiņa, kas atnesīs mums to laimi. Kad patiesībā mēs esam paši sev dzīves noteicēji, kāda tā dzīve būs, kāda mums karma būs. Pozitīva vai negatīva? Kādu mēs enerģiju radīsim, pozitīvu vai negatīvu? Tādā veidā jau arī tad ieķēdējam ar negatīvām domām, negatīvu spēku, enerģiju. Mēs paši sevi tādā veidā ieķēdējam un domās, ka kāds ir vainīgs.
vienkārši, kad tā rodās programmas, un tad visums parūpējās par to, ko cilvēks domā, iedod pretī cilvēku, kur ir iespēja tad izspēlēt šo lomu cilvēkam pēc paša domām. Un tad mēs par to arī tad maksājam dzīvē. Tas ir atkarīgs, cik mēs esam veiksmīgi, kā vai ir aizvainojumi, vai nav aizvainojumi. Ir, ja arī ir tie aizvainojumi, ir ļoti svarīgi izrunāt tos. Ir jārīkojas, lai būtu skaidrība. Nedrīkst nedarīt neko, jo tie visi aizvainojumi paliek mūsu tad aiz ķermenī mūsu. No tā jau arī tad rodas nepatikšanas, nesaskaņas, nesapratne, nav skaidri. Un tad ievelk stiprāk tajā negatīvajā situācijā. Un rodas tad dažādi attiecīgi tie maģiskas ietekmes, līdz ar to sāncensības notiek, sāncenses. Mēs paši ar savām negatīvām domām piesaucam tādā veidā citu ietekme. Jo mēs atspoguļojam sevi caur citiem. Mēs redzam, tad cilvēki mums parāda, kur mums tad ir problēma, ja mēs saskaramies ar negatīviem cilvēkiem. Tad mēs saskaramies ar bailēm, un bailes pievelk to situāciju, no kā baidamies. Tad mums izspēlē cilvēki mums tās bailes, ar kurām mums pašiem jāstrādā. Mums ir jāiet tajās bailēs, lai to baiļu nav. Ir jāiet iekšā viņās, lai būtu skaidri. Jo tad, kad mēs tajā situācijā esam iegājuši, mēs uzzinām, saprotam, kas ir jādara, un vairs tās baiļu vairs nav. Mēs to izcīnam, saprotam šo situāciju. Un gūstam gudrību, pieredzi, praksi, spējas savas.
arī dzimtas problēmas mēs esam visi saistīti ar dzimtu. Arī iepriekš visa tā enerģētika ar visu dzimtas enerģētiku saistīti, un mums ir izvēle pašiem. Mums nav jādara tā, kā kādreiz dzimta dzīvoja. Mēs tagad šeit un tagad dzīvojam savu dzīvi, un tā kā mēs vēlamies, mēs varam izvēlēties, vai būt drosmīgiem, pozitīviem, patīkamiem, jaukiem cilvēkiem, strādīgiem, saprotošiem, pašiem ar sevi strādāt, savām sajūtām, saprast, iejusties otrā ādā cilvēkā vīrietis, partnerības dažādas, ja. Attiecības ar vīrieti saistībā. Nevajag bēdāties, vainot sevi, skumt. Ja ir attiecības ar vīrieti, tad tās vajag noskaidrot. Nevajag neko gaidīt. Gaidīt, kad viņš atbrauks. Jā, un attiecības vislabāk saprast ir vieglāk. Tad, kad mēs dzīvojam ar partneri, tad visbiežāk ir izstrādāts šos karmas problēmas, jo ar attiecībām ir jāstrādā. Ir ļoti labi, ja ir apzināti abi partneri, un tad tās var izdzīvot kopā, kopt, strādāt ar attiecībām un augt kopā. Tad ir vieglāk. Grūtāk ir, ja kāds no partneriem neapzinās un domā, ka vieglāk ir nomainīt partneri. Nē, vai iespējams ir tāpat labāk nekā viens otram darīt pāri. Labāk nomainīt partneri, bet to apzināti darīt, ka tā būs labāk. Bez aizvainojumiem, bez pārmetumiem. Saprast, kā būtu labāk abiem. Svarīgi sajustās jūtas, kopā sadarboties, dzīvē, kopdzīvē, nestrīdēties, nepierādīt kaut ko viens otram. Dot laiku. Jo visi strīdi, kādu, ja negatīvu, to enerģiju ieguldīsim partnerī, tas viss nāks atpakaļ. Nedrīkst kādu partneri
sēdināt. Krātiņā ir jābūt brīvām, godīgām, saprotošām, cienīgām attiecībām. Nevajag pakļaut. Jo tādā veidā rodas visādas negatīvas būtnes un pašiem pēc tam brīnums, ar ko jācīnās, ar kādām dažādām būtnēm un negatīviem, ar ko jātiek galā, lai greizsirdībām. Tādā veidā paši mēs piesaucam savā dzīvē tās situācijas, ko galu galā mums jāizdzīvo. Kamēr iegūstam to veiksmi, mēs ar negatīvu to veiksmi attālinam. Jo, ja notiek strīdis, līdz ar to tās piesaistes rodas arvien stiprākas, pievelkam sev. Un tādā veidā mums jāgūst gudrība. Tās situācijas būs tikmēr, kamēr mēs sapratīsim un iemācīsimies un iesim pa to ceļu, kurš mums vajadzīgs. Kad dvēselē miers, prātam miers, sievietei nevajag turēt sevī ilgi vilšanās sāpes. Ir tā, kad šķiet, kad gadās arī tā, ka sajūta ir tāda, ka tās sajūtas rodas ne no kurienes. Un tad arī tas ir tāpēc, ka tās enerģijas ir palikušas no pagātnes. Tās sajūtas, kas ir dziļi, kas ir noklusētas, tās ir tās sajūtas palikušas sirdī, neizrunātas no aizvainojumiem, noklusētas. Tām pagātnes sajūtām, negatīvajām aizvainojumiem, bēdām, sevis vainošanas ir jāatrod zāles. Palīdz līdzekļi. Jo citādi pacelsies tā Pandoru lāde, atvērsim mēs uz slimībām, uz atkarībām. Te var sveces dedzināt, arī palīdzēt, uguns mierināt, mierīgas domas domāt, mūziku klausīties. Vai arī, ja ar kā rituāliņu, tad ar sveču maģija var
izliet sveces un izliet tās bēdas. Atbrīvoties. Arī no dažādām atkarībām arī var palīdzēt sveces. Tas, ja kāds nodarbojās, ir praktiķis. Vai jūs arī varat uzmeklēt praktiķi, lūgt palīdzēt, lai tās domas virzītos pareizajā virzienā, jo vai arī pie tarologa jūs varat griezties un gūt sev padomus, gudrību tajā jomā, tagad ir daudz speciālistu, daudz vairāk kā agrāk. Jā, un saņemt dāvanas, pašiem kļūt kā dāvanām, pozitīviem cilvēkiem, meklēt sev risinājumu. Jums, ja gaišas tās domas, te ir domāts arī, ja cilvēki ar spējām, tad jums var dot padomus sapņi, viedi sapņi. Ja kad kādam ir tādas spējas, tas palīdzēs sekot sapņiem, dos atbildes. Attīrīties no negatīva, kā vienmēr tradicionālais sāls, var palīdzēt. Un ar šīm praksēm nodarbot, virzīt domas, strādāt tieši praktiski. Kamēr tās domas virzās pareizajā virzienā. Un pēc situācijām redzam, kad notiek liktenīgas pārmaiņas. Mēs mainam to smago likteni uz pozitīvu, uz veiksmi. Aizejam no iedomīgiem cilvēkiem, egoistiskiem cilvēkiem. Mums ir iespēja izvēlēties, kādi cilvēki mums vērtīgi mūsu dzīvē. Lūk, ar kārtīm taro var palīdzēt, ne tikai taro, dažādas kārtas var palīdzēt. Citi pie psihologa arī iet ar psiholoģiskajām kārtīm. Es arī ar bērniem parasti strādāju, ar psiholoģijas kārtīm. Tā kā man dēlam patīk šīs emociju kārtas. Pārbaudam viņa stāvokli citreiz. Lūk, tā. Kārtis var palīdzēt un virzīt domas pareizajā virzienā, apzināties sevi, strādāt, un tas, kas tur kā enkurs šo dzīvi nevirza uz priekšu, ar taro var noteikt, kas jums traucē, vai arī kā ar ko strādāt, vai kāds ir tas negatīvs, ja? Ar kārtīm ļoti daudz ko var atklāt un saprast savu dzīvi. Ar viņām var tās, bumerangs. Jā, mēs tad saprotam, no kurienes nāk tās nelaimes, ar ko mums jāstrādā,
lai būtu mūsu dzīvē prieks, beidzot ienāktu tās un dāvanas. Lai mūsu dzīve būtu tīra, attīrījusies, skaidra. Lai būtu veiksmīga, nebūtu un lai saprastu, ka esam uz pareizā ceļa. Nepievilktu nekādus lāstus. Tas ir mūžīgais darbs ar sevi, lai neiekļūtu, kas manipulē ar mums tādās situācijās. Lai mēs būtu ietu jaunajā, un arī lai būtu mēs tīri kā bērni. Arī mācētu priecāties kā bērni. Lai dzīvi padarītu skaistāku. Lai būtu tā skaidra. Skaidra, tīra. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai nav tas Bermuda trīsstūris, trīsstūra attiecības. Ja ir ar mīļoto cilvēku attiecības, tad nedrīkst ielaist trešās personas. Ir jākopj kopā abiem. Tāpat arī dažādas attiecības. Svarīgi pašiem būt tīrām, skaidrām domām, lai neļautu nevienam ar sevi manipulēt. Arī darba attiecības tās. Lai būtu paši sev noteicēji, un neļautu citam valdīt pār jums. Jo tādā veidā rodas beznaudība. Un vēlme iet, atrast to citu ceļu, neklausīties citus, klausīties sevi, kā jau teica, pašiem būt savas dzīves noteicējiem, pašiem savā krēslā sēdēt, neļaut citiem sēdēt krēslā. Lūk. Neklausīties citus, neļaut ietekmēt citiem jūs, atsaldēt to ietekmi, meklēt dažādus līdzekļus. Just sevi, saprast sevi, būt ar sevi līdzsvarā. Tas ir pats svarīgākais, un tad izvēlēties, kādu ceļu jūs gribat iet. Pozitīvu vai negatīvu, pozitīvas domas vai negatīvas domas. Protams, ir vajadzīgs negatīva enerģija, tas tā ir. To atkal mēs pārvērtīsim pozitīvā, tā ir vajadzīga, lai
aizsargātu sevi, savas intereses. Tādēļ ir svarīgi būt līdzsvarā ar sevi un izvēlēties sev to prieku, skaidrību, nebūt egoistiem pašiem, ne arī egoistiskus cilvēkus pielaist pie sevis. Viltīgiem, būt elastīgiem. Arī viltība ir jāmāk pielietot, lai to savu to veiksmi pievilinātu, jāmāk apiet tos cilvēkus, kuri grib jūs ietekmēt. Vai ne? Tāpēc ir vajadzīga lapsas arī gudrība. Lūk. Te arī var palīdzēt, ja kāds strādā ar runām, tā aizsardzības no negatīviem cilvēkiem, melīgiem cilvēkiem, jo lai tā enerģija nenodotos jums, tad runas arī, ka tas var kalpot kā aizsardzība. Katrs sev pats pēc sajūtām var izvēlēties savu aizsardzību no nepatiesiem cilvēkiem, kas var ietekmēt negatīvi. Jā, to savu atslēdziņu atrast. Aizsardzības, lai ienāktu pozitīvas pārmaiņas dzīvē. Lūk, tāds bija šovakara vēstījums no kārtīm. Lūk, līdz citai reizei.